visiem no Visual News studijas. Šodien ar manu kolēģi Pēteru devāmies lūkoties uz Vjačeslava un Evelīnas kāzām. Tiekamies tur! Sveiki, šeit Visual News ēterā. Es Pēteris kopā ar kolēģi Franku. Tāda rekora līga, man tev jautājums, kā tu šodien jūties? Ļoti liels stress. Bet tā pārsvarā ir labi. Tā jauki. Ko tā Franks saka, tu uzdos savu vienu jautājumu. Nu, un tad, vai tu esi izlēmusi savu gala vārdu? Jā. Lieliski, Esmu. lieliski. Jā, mans kolēģis turpinās. Reku, paldies tev par šito mazo īso interviju sākumā, gan jau kaut ko vēl parunāsim vēlāk, bet nu paldies tev. Dieva tēva, Dieva dēla un Dieva svētā gara vārdā. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk. Šis žēlastības avots ir Kristus. Laulība ir sakraments, kurā Dievs sveitī vīrieti un sievieti, dodot viņiem tiesības laulāto kopdzīvei, kā arī žēlastības, kas palīdz veikt laulāto pienākumus. Tā, Velosipēdevičs, tev novēl, vai tavu maku neizslūdz kā govi. Ja mīli, tad mīli vienu, bet pārējos slīmē gar sienu. Ja mīli, tad mīli vienu, un naktīs negramsties gar sienu. Pantiņu uzdrup. Vēl bet arī pantiņš jāluz. Позяп. Да, ты позеришь. Жигшом швам Виктор Швандамма, не? Nu, a.k.a. Hugo Ferments. Bet nu tā vispārēji, vai ne? Tev ir divas rokas. Tu vari dzīvot tā kā arābi. Tu vari ņemt divas sievas, atceries to. Bet tā vispārēji, tā kā novēlējums, es taču ChatGPT pateicu, lai man uzrakst. Lai jūs mīlestība būtu tik stipra kā Wi-Fi signāls blakus rūterim un tik izturīgi kā kafijas streips uz baltu kreklu. Dai. Šī, nu rābī. Teikt, vēlos to novēlu, tā teikt, lai tev bišmakne, nu, tā teikt, nes tu esi sausā, jā? Cieni savu sievieti, tā teikt. Līdz mūžu galam, you know. Un, ko vēl? Galvenais, es uzticīgs un mīlu viņu. Dievs, kas esi mīls, ja tu esi lēms man dzīvi laulībā, tevi lūdzu dāvā man labu vīru, kurām es varēšu sev pilnībā veltīt un kurš reiz būs mūsu bērnu tēvs, lai viņš tagad mums esam iepazinušies un iemīlējuši viens otru, saglabāt sev šķīstu. Mīļie klātesošajiem, ir pienācis tas brīdis, kad Vjačeslavs un Evelīna kļūs par laulātu vīru un sievu. Nodošu viņiem viņu gradzenus un turpināsim mūsu liturģiju. Vjačeslav, vai tu ņem Evelīnu par savu sievu un apsoli, ka būsi viņai uzticīgs kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā un mīlēsi no visas sirds? Tautiņš kāzā! Vai tu ņemi Vjačeslavu par savu laulāto vīru un apsoli, ka viņam būs uzticīga kā laimē, tā nelaimē, kā veselībā, tā slimībā un mīlēsi viņu no visas sirds līdz mūža galam? Jā. Visi to ir dzirdējuši? Jā. Tad nu viņi apsolījuši. Jā. Tad nu viņi apsolījušies būt uzticīgi viens otram līdz galam. Tad aicinu viņus apmainīsieties ar laulības zīmēm un laulības gradzeniem. Un sievu. Varat noskopstīt līgavu. Rūkts. Nu, ne jau man vajadzēja piedāvāt.
Tās trīsvienības vārdā saņem šo gredzenu, kas ir lauloto uzticības zīme. Dargie klātesošie viesi, vecāki, tuvinieki, piecelsimies kājās un būsim liecinieku gredzeņu apmaiņas procesijai. Tad no jūs savas uzticības zīmes esat apmainījuši, un es pasludinu jūs par vīru un sievu. Ko? Nav cel to, kas tur ir? Atkal jaunieši. Veku viena roze no manis un pilnīgi jauns ECG. Paldies, Toni, pa ECG. Jā. Es arī ir vēl. Uzāk. Apsveicies abas. Es zinu, ka tu nevar runāt, bet ja tu nerunā... Nepamanī. Kur ņem. Jā, tās būs tev. Jums, kā arī tā maz dāvaniņa. Lūdzu. Un arī sievai. Surjan. Lūdzu. Tā, Velo. Tā ir tev dāvana. Neizmanto vienā reizi. Un rekur. Bet iedos manas detaļas, bļa. Jau viņš tev tas mehāniķi detaļas, tās manas iekas. Es tev varu valsts iekārtīt. Es varu... Jūs neko neredzējāt, vai ne? Es tev atdošu. Es varu viņam valsts iekārtīt. Porīts, man triku tev puķi, riku viņi kāžās. Mašīnai tā noderēs. Porīts, man tu guri? Tu tāds vientuļs sēdi pie tās sienas, man tev šērpā. Šitas būs tev. Kā dāvana. Lūdzu. Jā. Kas tu? Поехали dzert. Andri, atdomā nahudi. Vai beži Kurš tur tikā nāzē? Krāsaini sapņi mani naktī spāno. Rīta blāzmā tie projām dodas, taču katru nakti atkal jauni rodas. Pateikt tev visu, ko jūtu, ja vien tu to sadzirdēt. Mēs šobrīd esam tieši ēterā no kaut kur pie observatorijas vai kašī pa vietu. Tātad šobrīd atbrauc vairākas personas, visi ir apbruņoti un savāc Līgavaini, bet laikam Līgavu, jā. Cik mēs to saprast. Šeit nav labi. Šim jaunajam pārim novēlam tikai to labāko un pats galvenais naudu un ilgu kopdzīvi. Ja arī tu vēlies kaut ko mainīt savā dzīvē, tad sēdi televizorā un skaties dīvāna. Paldies visiem, kas skatījāties. Līdz nākamajai reizei.